Skaidrs ir tas, ka ar Zviedrijas ārlietu ministru Kārlu Bildtu, kur es pats personīgi arī pazīstu, es domāju, mēs arī tuvākajā laikā tiksimies, varēsim atjaunot mūsu kādreizējās pazīšanos un pārunāt šos jautājumus. Protams, ka mēs esam ieinteresēti, ka Zviedru valdība noņem to retoriku attiecībā pret uzņēmējdarbības vidi Latvijā, kāda tā bija tieši varbūt arī priekšvēlēšana laikā. Tur, es saprotu, vairāk ministri izteicās negatīvi par Latvijas uzņēmējdarbības vidi, konkurenci un tādiem jautājumiem, un izvairījās, protams, no tēmas par Zviedru banku līdzdalību Latvijas ekonomikā vai sarunas būs. Un tā kā es domāju, ka mēs šīs sarunas noteikti centīsimies detalizēti veidot. Otra puse, Krievija šī skandāla laikā, mēs lasām internetā, protams, anonīmas ziņas par to, ka kāds varētu izskatīt iespēju pasludināt ārlietu ministru, Latvijas ārlietu ministru par personu non grata. Vai jūs redzat, ka šobrīd varētu būt problēmas attiecībās ar Krieviju, tas, ka jūs esat palicis amatā? Jāsaka, ka ministru dzīvē, daudz un dažādu ministru dzīvē, arī ārlietu ministru dzīvē gadās dažādas neparedzētas lietas, un dažkārt tās ir, jāsaka, tiešām izpūstas no kāda konkrēta maza dzīvnieciņa par tādu lielu. Un ņemot vērā to, ka pēc kāda brīža tiek noskaidrota patiesība un reālā attieksme, tad es domāju, ka arī mainās attieksme. Es nedomāju, ka Krievijas ārlietu ministrija kādu oficiālu viedokli būtu paudusi. Jāsaka, šodien man bija tikšanās ar ASV vēstnieci. Par Sluts runājāt šo gadījumu? Mēs pieminējām šo gadījumu kā tādu, bet negājām tādās detaļās, pasarg Dievs, kādas jūs man šeit uzdevāt televīzijas studijā. Bet ASV pozīcija šobrīd ir kāda? ASV pozīcija ir pirmkārt jāformulē no mūsu puses, jo ASV ir mūsu strateģiskais partners, un, protams, ASV ir ieinteresēta tālākā sadarbībā ar Latviju, sevišķi starptautiskās drošības jautājumos, misija Afganistānā. Arī šī iespēja izmantot Rīgas ostu civilās preču nodrošinājumu sistēmas izveidēja uz tieši priekš Afganistānā dislocētājiem ASV bruņotajiem spēkiem. ASV puses attieksme ir arī tāda, ka pavisam nesen bija sarīkota Latvijas uzņēmēja un tāda ASV nodrošinājuma programmas doma apmaiņa par iespēju Latvijas uzņēmējiem piedalīties bruņoto spēku misijas nodrošināšanā. Sadarbība turpinās. Sadarbība turpinās, un tā ir izcili nozīmīga. Paldies, Kristovs kungs, paldies, ka atnācāt, paldies, ka skatījāties, un tūlīt panorāma. Visu labu! Paldies. Biežamies vairāk uz labu pusi, jātuvāk sienai. 2003. gada pavasarī Latvijas parlaments pieņēma politisku lēmumu par Latvijas karavīru nosūtīšanu uz Afganistānu. Tobrīd bija pagājuši 2 gadi kopš Ziemeļalianses sakauta talibus, un viss gaidīja, kas šajā valstī notiks tālāk. Iepazīstinu jūs Delma Extra ar ceptu sīpolu garšu. Šī gada hīts. Vai tas būs gards arī sviestmaizēm? Nu, protams. Un labi derēs omletei? Noteikti Delma Extra ar ceptu sīpolu garšu. Garšos visai ģimenei. Ideālā pasaulē virtuves sargātu neredzams pārklājs, kas atvieglotu tīrīšanu. Tieši tāpēc esam radījuši jauno CIF Power Cream. Tas tiek galā ar grūti tīrāmiem netīrumiem virtuvē, kamēr aktīvā aizsargājošā tehnoloģija pārklāja virsmas ar neredzamu slāni. Lai netīrumi nepieķertos.
Parādīt šurp to šausminošo prezentāciju. Viņi paņēma 2 podas, ko klāja toaletes netīruma mikrobiem. Un izmēģināja mestas. Salīdzināja ar citu toaletes tīrītāju, ja? Pēc 3 minūtēm. Tā mestas iznīcina visus netīrumus. Tīrītājs tikai visu noķerpa. Domestos nogalina visus mikrobus. Tas ir tik stiprs. Domestos nogalina visus mikrobus, iznīcina netīrumus, ar ko citi netiek galā. Skaistāka āda no duša želejas. Tagad tas ir iespējams. Iepazīstinām Dove Visible Care duša želeju. Tikai Dove satur Nutriju Moisture, inovatīvo tehnoloģiju, kas efektīvi rūpējies. Redzam skaistākai ādai tikai 7 dienās. Pamēģini, un tu pati redzēsi atšķirību. Jaunā Dove Visible Care duša želeja. Pierādīts, āda izskatās labāk. Šausi metienus kā lodes, tu basketbola strēlnīgs būsi. Precīzi strabuši un neapturams ar 3 punktniekiem slavens kļūsi. Viltus pilns tu grozam draudi, tin aizsardzības vīrus mīklā. Pretinieka sāpes baudi, kad metiens atkal trāpa tīklā. Kristaps Janičēnoks, Vefrīga snaiperis. Vefrīga pret Azovmarš. 12. novembrī Arēnā Rīga atbalsta SMS Kredit LV. Esi bez darba? Vai tu zini visas savas iespējas? Alga tagad ir tik maza. Kā saņemt vairāk? Firma tikko izdzīvo. Varbūt strādāt ar peļņu. BT1 piedāvā risinājumu izstāde darba meklētājiem un darba devējiem. Darbs un karjeras iespējas 2010. 12. un 13. novembrī Ķīpsalā. Kvalitāti garantē BT1, Nodarbinātības valsts aģentūra, CV Online. Tūlīt panorāma. Tālāk raidījums Jauna nedēļa. Pēc tam televīzijas spēle VIP. Veiksme, intuīcija, prāts. Labvakar otrdienas vakarā, turpmākajā pusstundā par dienas aktualitātēm Latvijā un pasaulē. Šokar skaidrosim, kas īsti notiek ar pasažieru vilcienu iepirkumu konkursu un kas ar pensiju 2. līmeni. Arī par izmaiņām Rīgas domē un par to, kā lauku pagastus apsēdušas lapsas. Neliels ieskats tematos. Premjera Valde Dombrovska valdība izturējusi pirmo pārbaudījumu. Arī turpmāk ārlietu ministra amatā paliks Ģirds Valdis Kristovskis. Par šās dienas Saeimas ārkārtas sēdi skatāties plašāk šāvakar panorāmā. Valdība izdomājusi viltīgu veidu, to lījumu neaiztikt pensijas. Šā brīža pensionāriem tik tiešām nav par ko uztraukties. Taču kas notiks ar pensijām nākotnē, ir neatbildēts jautājums. Ar Sudānā nolaupīto 3 latviešu lidotāju meklēšanu nodarbosies galvenokārt apvienoto nāciju pārtiks programma, kurai daudz lielāka pieredze šādu incidentu atrisināšanā. Jau šovakar Rīgā ieradīsies programmas drošības dienesta darbinieks, lai risinātu sarunas ar valdību. Turklāt Latvijas diplomāti un drošības policijas darbinieks dosies uz Sudānu. Tā šodien nolemts valdības slēgtajā sēdē. Ārlietu ministrs Ģirds Valdis Kristovskis šodien nosargāja savu krēslu. Saeima ārkārtas sēdē noraidīja opozīcijas rosināto neusticības izteikšanu ministram. No 99 klātesošiem deputātiem Kristovska palikšana amatā atbalstīja 51. Valdība izturējusi pirmās ugunskristības, bet jaunievēlētie Saeimas deputāti aktīvi sākuši darbu un šodien par Kristovska jautājumu debatēja vairākas stundas. No Saeimas nama ziņo Madara Līcīte. Just līdz ārlietu ministram šodien bija ieradušies gandrīz visi valdības ministri ar premjera Valdi Dombrovski priekšgalā, jo šī balsojuma dēļ bija pārlikts pat valdības sēdes sākums. Atgādināšu, ka opozīcija esošās apvienības par labu Latviju un saskaņas centrs Saeimas deputāti iesniedz Kristovska demisijas pieprasījumu tikai dienu pēc jaunās valdības apstiprināšanas. Opozīcijas politiķi norādīja, ka Kristovskis it kā paužot demokrātiskā sabiedrībā nepieņemamus rasistiskus uzskatus, kas esot konstatēti gadu vecā sarakstē ar trījums latvieti ārstu Aivaru Sluci. Ticiet man, viņš būs, kā to saka Amerikā, klibā pīle. Tas būs ministrs
bez autoritātes. Tas būs ministrs, par kuru aizkulisēs runās misters ksenofobs. Tas būs ministrs, kurš darīs kaunu Latvijas valstī. Vislielāko ļaunumu, kuru varēja pieļaut daži Latvijas labējie politiķi, viņi ir pieļāvuši, mēģinot nacionalismu padarīt par valsts oficiālo ideoloģiju. No pozīcijas deputātiem Kristovskim debatēs atbalstu pauda tikai Vienotības un Nacionālās apvienības pārstāvji. Ja jūs šeit tik ārkārtīgi esiet norūpējies par valdības sastādīšanu un par valdības vadītāju kompetenci, tad, protams, es domāju, ka jūsu valdības laikā bija tādi ministri, kas sabiedrībā pat iegūši ir iesaugs, un joprojām viņus nesauc savā īstajā uzvārdā, bet viņiem ir nothing special. Piemēram, šis pats nothing special varēja būt zemkopības ministrs, viņš varēja būt aizsardzības ministrs, un beigās viņš karjeru beidza kā finanšu ministrs. Viena partija šeit izceļās ar divkosību. Nevajag saskatīt skabargu citu acīs, ja pašam ir baļķis acīs. Kristovskis noslēdzot debatas sacīja, ka saraksta ar Sluci nekad nav bijusi, bet tikai viens komentārs. Tie, kas šodien savu šauro interešu vadīti nomelno Latvijas valdību, Latvijas ārlietu ministru, lai arī kāds nebūtu viņa vārds, nodara ļaunumu Latvijas valstī. Kristovskis pēc sēdes norādīja, ka aicina Krieviju izvērtēt nevis masu mēdījos veidoto domu, bet gan viņa apņemšanos veidot labas attiecības ar Krieviju. Atbildot uz jautājumu par iespēju, ka Krievija varētu viņu pasludināt par personu non grata, viņš sacīja, ka tam viņa prāta nebūtu iemesla. Es domāju, ka tam nav iemesla, jo, redziet, arī Krievijai ir jāizvērtē nopietni šī situācija. Jāskatās ir nevis pēc masu mēdīju veidotās domas, bet ir jāvadās pēc tā, kāda ir mana attieksme pret Krieviju un kāda ir mana kā ārlietu ministra vēstījuma Krievijai. Pilsoniskās savienības valde nolēmusi izslēgt Slucis no partijas un atmaksāt viņa ziedoto naudu tai. Savukārt žurnālists Lato Laps, kurš publiskoja ministra sarakstu, pieprasījis no Kristovska un viņa partijas 23 000 latu morālo kompensāciju. Mandara Līcī, Dainis Lācis, Latvijas televīzija. Saeimas deputāti beidzot ievēlējuši vadītājus